Labdien! Šodien vēlos iepazīstināt ar lielisku, nelielu attēlu apstrādes un apskates programmiņu IrfanView. Atrodam mājaslapā irfanview.com un, kā redzam, tad reāli sastāv no divām daļām pati programma un dažādas papildus spraudņi, ko ir iespējas pielikt. Programma ir brīva nekomerciālai lietošanai. Un pat šo programmu lietoju jau daudzus gadus un esmu ļoti apmierināts. Savā darba vietā, kur nereti nākas darboties ar attēliem, ar attēlu galerijām, jāsaka, ka šī programma atbilst manām vajadzībām apmēram pa 90%. Atlikušos 10 vai pat mazāk procentus, tur nākas lietot, piemēram, GIMP vai līdzīgas programmas, kur jau ir nopietna attēlu apstrāde. Taču pamatvajadzību šī programma izpilda visā pilnībā. Pirmais, ko šodien vēlos parādīt, tad ir, kā mēs ar šo programmu varam veikt dažādas lietas, un tad man ir jau kāda 47 bildītes par Pēterburgu, un šīs bildes ir neapstrādātas tādas kā no fotokameras. Tas, ko es gribētu darīt šodien, ir šīs bildes var apstrādāt pa vienam, var izveidot slīdrādes, var apstrādāt visas bildes vienlaicīgi. Un tad apskatīšu dažas iespējas. Kā redzam, šīs te bildes JPEG manā gadījumā tad verās vaļā jau uzreiz ar IrfanView, jo es uzstādot šo programmiņu jau esmu uzlicis, lai failu asociācijas jeb atbilstības kā JPEGs, GIFs un tam līdzīgi jau verās ar šo te programmu vaļā. Tad pēc kārtas. Pirmā sadaļa faila. Dažādas iespējas. Taču apskatīšu tikai dažas no tām. Pirmā būtu drukāšanas iespēja. Print. Iespējas daudz, bet pirmā tāda, mēs varam mainīt lapas novietojumu, jo dažkārt tā, kad atnāk cilvēki un saka, izdrukājiet man lūdzu attēlus. Daļa cilvēku šos attēlus kopē iekšā Wordā un tad drukā tādā veidā, zaudējot tur kvalitāti, vēl kādas lietas. Tas, ko mēs varam darīt, drukāt attēlus pa taisno. Tad nomainīt lapas novietojumu. Otrs ir, cik tad liela šo attēlu, oriģināli vai tāda, ka viņš satilpst lapā un tā tālāk. Varam arī mūsu izvēlētu lielumu likt, pieņemsim kaut kādu šādi mainot, ieķeksējam, lai mūsu malu šīs te bildes attiecības saglabājās un redzam, ka mēs varam veiksmīgi novietot attēlu uz lapas. Papildus varam nodrukāt dažādas lietas, kā teiksim, attēlu nosaukumus, vēl kaut ko, atrašanās vietu, mērvienības centimetri un daudz citu lietu. Tad šeit vairāk neiedzināšos, lai katrs pats sev paskatās, bet ir iespēja stipri laba. Nākamais. Faila, slideshow, ko vēlos parādīt. Tāda slīdrāde. Mēs esam paraduši, kad slīdrādes veido ar PowerPoint vai līdzīgām programmām. Taču šajā gadījumā izmantosim iespēju izveidot slīdrādi pa taisno no attēliem. Piemēram, šāds variants varētu būt veiksmīgs, ja vēlaties skolā izveidot slīdrādi no attēliem, kas grozās televizorā. Tāda sameklējuma, kur tad ir mūsu galerija, tātad Pēterburga, ņemu Add All, pievienot visus. Tālāk, vai es gribu pievienot arī šiem attēliem kaut kādu tekstiņu? Tad te es negribētu, te ir dažādas opcijas, paši varam pierakstīt. Varam izdzēst un pateikt, ka te ir Pēterburga. Tālāk. Pamatu uzstādījumi.
pēc cik ilga laika nomainīsies attēls pēc attēla. Nu, manā gadījumā liksim ātrāk, teiksim, 2 sekundes. Varam pēc spēles, varam uzlikt, ka šie attēli mainās gadījumu secībā vēl kaut ko. Vai attēlot pilnekrāna režīmā? Jā, protams, papildus visādas opcijas, bet tas, ko es šeit vēlos parādīt, ir, ka mēs varam šo mūsu slīdradi saglabāt kā exe failu. Tas nozīmē, ka mums tiks izveidots viens fails exe, kurā ir visi šie attēli iekšā. Attēli netiks izdzēsti, protams, oriģināli. Tā, viņš prasa, kur tad saglabāt. Ņemšu to pašu. Pēterburga. Labi. Un kāds tad te būs? Tātad Pēterbu nosauksim. Create. Protams, varējām pirms tam attēlus samazināt un tā tālāk, jo šobrīd tie attēli ir stipri lieli un fails aizņems diezgan daudz vietas, arī, lai parādītu kvalitatīvi uz ekrāna, nu, tik liels attēls mums nevajag. Tā. Lūk. Un tad redzam, ka mūsu slīdrade pati darbojās, augšā ir uzraksts, ko es tur pievienoju, un tā tālāk. Es pārtraukšu slīdradi. Escape nospiežot. Tad aizņem 184 megabaitus šis konkrēti, tāpēc, ka tie ir visi tie attēli, kas tur iekšā. Nākamā iespēja. Nu, šī ir iespēja, ko es lietoju ļoti bieži. Saucās batch conversion. Nu, to varētu nosaukt kā tādu masveida mainīšanu un pārsaukšanu attēlu galerijām. Atliek nospiest vienkārši burtiņu B, un mēs jau tur būtu iekšā. Atkal esmu šajā mapē, kur ir visas manas bildes. Pievienošu visas. Nākamais. Esmu ieķeksējis batch conversion rename. Tad tas nozīmē, ka es mainīšu gan pašus attēlus, gan arī pārsaukšu. Mēs varam izvēlēties katru opciju atsevišķi. Nākamais, kādā veidā tad mēs saglabāsim mūsu failiņus. Nu, šeit dažādas iespējas, kvalitātes uzstādījumi un tā tālāk. Nākamā lieta, tad es paņēmu pogu Advanced. Nu, šī ir lieta, ko es lietoju stipri daudz. Tad, kad es to, ko es vēlos, es gribu izveidot galeriju priekš skolas mājaslapas. Un tad vēlos samazināt oriģinālu attēlus un uzlikšu, ka garā mala, long side, ir 600 pikseļi. Tas mani apmierina šobrīd. Jo manā uztverē šīm attēlu galerijām, tad, kad jūs pārējat no vienas bildītes uz otru, ir veikli jāmainās. Ja tāda nav laika ilga lādēt milzīgus failus. Ir dažādas papildu opcijas. Nākamais noteikti jāieķeksē preserve aspect ratio, tad, kad jūs mainat izmēru, lai šīs proporcijas tiek saglabātas attēlam. User example function, tas nozīmē, ka attēla kvalitāte būs stipri labāka, to vienmēr atstāju. Nu, nepalielināt mazas bildītes, jā, šī ir tā iespēja, kas vienmēr tiek ieķeksēta, lai gan mums nav tur mazu bilžu, bet tas netraucē dzīvot. Nākamais, samazinot attēlu, zūd attēlu kvalitāti, tāpēc es esmu uzlicis asināšanu uz 7. Un dažādas citas lietas, ko mēs šeit varētu salikt. Ok. Nākamais, kā tad es viņus gribu pārsaukt? Tāda šīs te bildītes vēlētos pārsaukt. Te ir dažādas opcijas, ko viņš piedāvā un saka mums priekšā. Pieņemsim, restīte nozīmē, ka tiks
ievietoti cipariņi, piemēram, bilde numur 1, bilde numur 2 un tā tālāk. Tātad manā gadījumā es darīšu šādi. Pēterburga. Un es gribētu izveidot, zinot, ka man ir 47, ja nekļūdos, bildes, tad man pietiks ar 2 restītēm. Tas nozīmē, ka pirmā bilde sauksies Pēterburga 01, otrā 02, trešā Pēterburga 03, pēdējā sauksies Pēterburga 47 vai 48. Tālāk, kur tad es viņu saglabāšu? Es spiežu lietot esošo direktoriju, jeb mapīti, un es šeit izveidošu jaunu mapu. Protams, mēs varētu to izdarīt jau iepriekš. Izveidot šeit jaunu mapīti. Sauksim viņu par mazas bildītes. Tā. Un šeit ejam browse, rekur Pēterburga, mazas. Labi. Šeit tās tiks saglabātas. Spiežam start batch. Process notiek pietiekami veikli. Redzam, ka mainās attēli. Varam dabīgi apstādināt, bet tūlīt jau būs darbiņš padarīts. Tā, programma darbu ir beigusi, varam spiest Exit Batch. Aizver šo te cieti, eju uz mūsu mapīti un redzam, ka bildes ir skaisti pārsauktas. Ar dubultklikšķi atverot vaļā, varu staigāt turpu šurpu, pārskatīt savus attēlus, varu lietot bultiņus uz klaviatūras. Ja es nospiežu taustiņu Enter, tad es aizēju pilnekrāna režīmā. Vēlreiz Enter, atpakaļ. Vai arī nospiežu Escape. Arī dzen. Nospiežot vēlreiz Escape, šī programma tiks aizvērta. Atvērsim vēl kādas iespējas, paskatīsimies. Pašlaik es tagad strādāšu ar mazajām bildītēm, vienkārši, lai process notiktu raitāk. Nākamais tad sadaļā Image. Te ir daudz visādu iespēju. Iesaku katram pašam paskatīties, pamēģināt. Varam iegūt informāciju par attēlu. Varam veidot jaunus attēlus. Varam veidot panorāma attēlus, kas nozīmē, ka mēs atlasām vairākus attēlus un viņš viņus saliek blakus viens otram. Varam rotēt, jeb pagriezt un tā tālāk. Varam precīzi pagriezt. Dažkārt attēli ir nedaudz sašķiepti, un tad mēs varam uzrakstīt pat cik tad grādiem konkrēti pagriezt. Dažkārt nākas lietot. Apmest, ja? Mainīt izmēru. Šī ir lietiņa, ko dažkārt nākas lietot, ja vajag apstrādāt vai mainīt izmēru atsevišķai bildei. Tad šeit arī ierakstām. Un, protams, better quality vienmēr lietojam. Varam pievienot papildus rāmi. Un te redzams, kā tas attēls izskatīsies. Varam mainīt rāmja krāsas un tā tālāk. Iespējas nav pārāk lielas, bet ir pamatiespējas. Mainīt uz pelēktoņu, uz negatīvu un tā tālāk. Bet viena lieta, ko gribētu parādīt, ir Auto Adjust Color, jeb automātiski pielāgot krāsas. Shift-U taustiņu kombinācija. Jāsaka tā, ka šis filtrs nav tas perfektākais, piemēram, salīdzinot ar Photoshop vai tam līdzīgi. Bet dažkārt ir, kad tīri labi nostrādā. Šajā gadījumā fotogrāfija tāda stipra zilgana, bet es paņemšu Auto Adjust Colors un redzam,
kad efekts šoreiz ir tīra labs. Nākamā lietiņa – asināšana. Varam uzasināt bildi. Ctrl Z, jeb atceļu darbību. Katru reizi jāskatās līdzi, vai tas man der vai neder. Dažādi efekti. Piemēram, sēpī, kas it kā šīs te vecās bildes atdarina un tā tālāk. Tātad šī ir tā lietiņa, ko iesaka katram pašam pamēģināt un tā tālāk. Nākamais. Sadaļā Edit vēlējos parādīt iespēju Show Paint dialogu, kas mums atļauj kaut ko piezīmēt klāt. Pieņemsim tādu bultiņu. Mēs gribētu kaut kādu parādīt, uz kurien doties. Varam uzlikt krāsas, tādas sarkanas bultas, lai būtu. Cik tad viņa būs liela tā bulta un tā tālāk. Vai šī bulta būs tikai kontūra krāsas vai pildīta un tām līdzīgas lietas. Tā, uzvelkam. Lūdzu, stipri trekna bulta. Varam pierakstīt tekstu klāt kaut kādu. Varam uzzīmēt kādus punktus. Šoreiz nav pildīts objekts. Tagad būs pildīts. Un tā tālāk. Piemēram, kartes zīmējot, kā aiziet no vienas vietas līdz otrai, un tā tālāk. Tad papildus dažādas opcijas, un tā. Nākamā lieta. Insert teksti. Tad es gribētu, piemēram, šajā stūrī ievietot tekstu. Vienkārši ar pelīti uzvelk laukumu un insert tekstu. Šeit var kādus atslēgu, teiksim, šos simboliņus ierakstīt, bet var rakstīt arī kaut ko savu. Kāds būs fons? Manā gadījumā varu likt caurspīdīgu, varu uzlikt kaut kādu necaurspīdīgu, un tad pielāgot krāsu. Bet, lai būtu caurspīdīgs, tālāk, vai teksts pats ir caurspīdīgs? Nē, nav. Arī puscaurspīdīgi un negribu. Tālāk fonts. Tad, kur ir treknraksts, un te es varētu ierakstīt pats savu, piemēram, kaut kāds 20. Krāsu pielāgot. Labi. Un, uzspiežot preview, man šis teksts augšā parādās. Tad tas teksts reāli netiek vēl ielikts, viņš vienkārši mums tiek priekš parādīts, kāds tad viņš te būs. Iespiežam cancel, teksts tur nebūs. Bet lai šoreiz ir OK, noklikšķinu nost un esmu pievienojis tekstiņu. Ja es vēlos kādu daļu no bildes izgriezt, un man būtu vajadzīga tikai kāda daļa no attēla, tad es viņu varu iezīmēt un paņemt Edit, Crop Selection, jeb Ctrl Y. Un man ir vairs tikai šis te attēla gabaliņš. Tāpatās pastāv iespējas pievienot kaut kādus ūdens zīmes, mūsu kaut kādu skolas vai logo un tam līdzīgi. Un tā tālāk. Apgriezt attēlu un daudz citu